Ir sākusies atpūtas sezona, lielisks laiks, lai brīvdienas pavadītu pie ūdeņiem, piemēram, makšķerējot vai dodoties izbraucienā ar laivu. Sijā Boats SB ir dibināts 2001. gadā ar mērķi ražot stikla šķiedras izstrādājumus. Uzņēmuma darbība daudz gadus atpakaļ patiesībā sākās ar autotūningu, to izstrādājumu modelēšanu un restaurāciju. Tikai pavisam nejaušs pasūtījums ar kanoja laivu izgatavošanu šodien uzņēmumi ir aizvedis pie milzīgas izaugsmes laivu ražošanā un remontēšanā. Laivu ražošanu uzņēmums sāk ar 3 dažādu moduļu laivām, bet šodien uzņēmums lepojas ar 16 šādiem laivu variantiem, kurus turpat arī ražotnē Liepājā no nulles un pamatiem uzņēmums arī izgatavo. Boats SB pieredzē un pakalpojumu klāstā ir arī manekenu ražošana, ārējo dekoratīvo baseinu izgatavošana, reklāmas rūpniecības, celtniecības un sadzīves vajadzībām paredzētu izstrādājumu izveidi. Tomēr uzņēmuma galvenā pamatnodarbošanās ir ailu laivu, kanoja laivu un motoru laivu ražošana un remonts, kurus uzņēmums piedāvā ļoti plašā klāstā. Kā stāsta uzņēmuma vadītājs Ingus, laivas izgatavošana prasa vien 3 līdz 5 dienas, un lielākais šī brīža lepnums uzņēmumā ir 6 metrus garās laivas. Boats SB uzņēmuma saražoto un pasūtīto laivu un stikla šķiedru izstrādājumu 80% apmērā šobrīd aiziet eksportā uz Norvēģiju un Zviedriju. Vietējā tirgu ir paveikti arī interesanti projekti, kā piemēram Ventspils observatorijas kupola izgatavošana vai arī tirdzniecības centra Rīga Plaza ēdināšanas zonas interjera mēbeļu detaļu izveide. Piedāvājums katram dos iespēju savām vajadzībām budžetam atrast piemērotāko un kvalitatīvāko risinājumu. Lai teikt, ka esam kaut kāds veiksmes stāsts, tā negribētos runāt, bet pamatā ir izdevies izveidot lielisku komandu. Tātad tas ir darbinieki, tas ir kaut vai tas, kad mēs kā 2 īpašnieki varam lieliski saprasties savā starpā. Un tas kopums viss, acīm redzot, ir kaut kāda atslēga tam, lai kaut ko varētu izdarīt.